Nu, lūk, tas ir par dažādiem ielīgošanas pasākumiem, bet starp citu, vai tu jau zini, kur tu svinēsi Jāņus? Man jāfilmē. Tev kāds jāintervē? Nu, laikam arī jā, bet man ir informācija par to, cilvēkiem, kuriem nav jāfilmē, nav jāintervē, kuri var labi atpūsties un nosvinēt kārtīgi Jāņus. Šogad nespīd. Nu, ko tuvojas Līgo Jāņi? Ieskatāmies kalendārā 23. 24. jūnijas, bet ir daudzi cilvēki, kas plāno Saulgriežu svinēt tieši 21. datumā. Un Čaukar studijā esmu aicinājusi arī vienu tādu, Kaspars. Čau, Kaspar! Čau, Sanita! Nu, kā ir ar tiem datumiem? Kad ir īstais? Kopumā tāds liela atšķirība nav, kad svinēt vasaras Saulgriežus, jo sanāk cilvēkiem nebija tās iespējas visu tik precīzi noteikt, un es domāju, viņiem Jāņi bija gan 21., gan 22., gan 23. Un jau gatavojās. Tieši tā, un tāpat arī tie paši nosaukumi, vai mēs to saucam par Līgo, vai par Jāņiem, vai par vasaras Saulgriežiem. Tas ir mūsu pašu katra izvēle, un es domāju, ar to vispār nav problēma kā tāda. Vai ne? Bet kas īsti ir Saulgrieži? Vasaras Saulgrieži ir būtībā tas laiks, kad Saule sasniedz savu visaugstāko punktu dabā. Un būtībā Saule uzvar to tumsu, un līdz ar to šim procesam dabā ir arī ļoti liela simboliska nozīme cilvēku dzīvē un liela arī simboliska nozīme tieši šajos svētkos, tieši gaismas uzvara par tumsu. Tas ir arī, protams, laiks, kad dabā ir vērojams dažādas izmaiņas. To cilvēki saprat arī sanāk. Mūsdienās to apstiprina zinātne, kad dabā ir šis sakāpinājums tik liels un šī enerģijas uzkrāšanās ir tik liela, ka to vienkārši nevar nepamanīt. Līdzīgi tāpat kā ir pilnmēnesī, kad cilvēki kļūst jūtīgāki, bet šajos vasaras saulgriežos, šajā saules augstākā punktā būtībā notiek līdzīga parādība, tikai vairākas reizes spēcīgāka un tikai vienreiz gadā. Un arī tikai īpašās vietās, jo mēs vakar taisījām intervijas ar ārzemniekiem, vai viņi zina, kas ir šie saulgrieži, vai viņi atzīmē tādas. Un mēs satikām kādu vīru no Āfrikas, un viņš teica, mums nav, jo mums visu gadu, cauru gadu diena ir tikpat gara, cik nakts, 12 stundas, 12 katru dienu un visa gada garumā. Tā kā noteikti Latvija ir laimīga, vai ne, ar šo fenomenu? Jā, Latvija ir laimīga gan ar, kā tu teici, ar šo fenomenu, gan arī ar to, ka par spīti tam, kad mūsu vēsture parāda to, ka šajā zemē ir nākuši dažādi cilvēki, dažādas tautas ar savu postu, ar savu ticību, ar kariem, ar dažādām tādām negatīvām lietām, kas it kā šķietam varētu mūsu kultūrai traucēt. Bet rezultātā ir tas, ka mēs esam saglabājuši ārkārtīgi daudz liecību par ļoti bagātu, par ļoti... Tradīcijām? Jā, tieši par tradīcijām. Ļoti bagātu kultūru, un šī kultūra ir latviešu kultūra, kurai mēs esam visi piederīgi. Un īstenībā, ja mēs runājam par Jāņiem, tad es arī varu vienu tādu faktu pateikt, ka tieši latviešu kultūra ir numur viens tauta, kur ir saglabājusi visvairāk melodijas, kas veltītas vienam pasākumam. Vienai lietai būtībā šīs Jāņu dziesmas un Jāņu melodijas ir vairāk nekā 2000 dažādos variantos, un tas ir vislielākais skaits pasaulē. Wow, tad jau Jā, un tas dainu uzkrātais materiāls arī ir, ja skatās šo pasaules tautu kultūru, tad ir viens no visbagātākajiem savā krājumā, ja mums bieži mūsdienās gribas sevi saukt par noteiktai sabiedrības daļai, ka mēs esam mazi, pelēki, nevarīgi un nespējīgi, tad, ja mēs skatāmies uz šo kultūru, tad mēs esam pilnīgi droši, mēs varam sevi saukt par lielvalsti un
Kultūras galvaspilsēta. Kultūras galvaspilsēta pavisam noteikti. Tikai galvenais uzdevums ir to visu izkopt, veidot šo pārmantojamību paudzēm un galvenais arī popularizēt. Tu pieminēji šos pašus afrikāņus vai ārzemniekus, viņiem tas nav, bet kā es nesen lasu Imantu Ziedoni, viņš teica, ka Latvija ir brīnumskaista valsts, bet skaistumam ir jāpalīdz atklāties, un būtībā mums ir jāpalīdz šai kultūrai, šai ļoti skaistajai un ļoti bagātajai atklāties. Un, es domāju, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kuriem nav augsta šīs kultūras vērtības, mēs viņus īpaši varbūt tā augstu nevērtējam. Līdz ar to ir arī ar tautām, ja mēs sevi neatzīstam kā tautu, kurai ir bagāta kultūra, un ja mēs viņai nepalīdzam tā teikt, nokļūt tajās virsotnēs, līdz ar to cits tautas mūs vienkārši var neuzskatīt par pilnu vai vērtēt zemāk, vai mēs esam tik lieli, cik mūsu brīvā griba, un šīs Jāņu dienas, kas ir arī reizē kā latviešu vissanākie un krāšņākie svētki, tas ir tas laiks, kad mēs varam visai pasaulē nevis parādīt, bet izkliegt to, ka mums ir ko rādīt un ka mēs esam lieli un vareni. Bet pagājušajā gadā notika pirmais tevis rīkotais šāds pasākums. Jā, tas notika pirmais mans rīkotais, un šis pasākums arī ir interesants ar to, ka te ir atjaunot vēl viena tradīcija, jo starpkaru periodā Tīnožu muižā bija izvietota latviešu karavīru tāda kā kolonija, tie karavīri, kas bija zaudējuši savu ģimeni kara apstākļos, gan Pirmajā pasaules karā, brīvības cīņās un arī vēl Krievu-Japāņu karā un tā tālāk, vai arī viņi nonākuši bija grūtos ekonomiskos apstākļos, viņiem bija šāda izveidota naturāla saimniecība, kur mitinājās tikai vīrieši, tikai karavīri, un viņi ieviesa šajā muižas teritorijā tieši uz salas šo vasaras salgriežu svinēšanu, tieši tradicionālās kultūras ietveros. Un es lasīju periodiku šīs vecās avīzes, un tur tiek minēts, ka šie karavīri organizē šos Jāņus, un ļoti bieži ierodas dažādi augstas militāras amatpersonas no citām Eiropas valstīm, papildus, lai redzētu, kā šie karavīri saimnieko, kāda ir Latvijas pieredze, un arī, lai būtu liecinieki šai ļoti senajai kultūrai, kas būtībā ir Latvijā pilnīgi dabīgi saglabājusies, ka tas nav rezervāta līmenī, bet ka tas notiek pilnīgi dabīgi, ka cilvēki var dziedāt dziesmas, kurām ir vairāk kā 500 gadu un pat vēl vairāk, un veidot šo saikni ar šīm pirmajām sabiedrībām. Tā kā man likās, tas ir tāds ļoti foršs pamats, ar ko sākt, tad mēs sākām tieši tajā pašā vietā, un jāatzīst, ka šī vieta ir tik ideāli piemērota. Tur ir gan upe, gan šis kalns, pa kuru izpildīt dažādas rituālus. Tā kā tas viss ir priekš cilvēkiem, tas nav mazs pasākums un nav tas uzdevums tagad popularizēt, komercializēt. Šeit tev biļete un nāc pie manis, jo citur Jāņi nekam nedara. Tieši pretēji, šeit galvenā ideja ir atnāc, iemīlies šajos svētkos un paņem un aiznes sev to līdz uz mājām, jo šādi Jāņi tika svinēti visu starpkaru periodu līdz pat 2. pasaules karam. Tās izmaiņas lielākās sākās ar Latvijas okupācijas laiku, kad ienāca šī pilnīgi cita ideoloģija, šī vara, kas tā kā centās šo kultūru vairāk ierobežot un viņu degradēt. Līdz ar to parādījās šī jaunā tradīcija, kā nopirkt gaļiņu, šašliku, paņemt telti un izbraukt kaut kur ārā pie upes, tad, protams, pārmērīga alkohola lietošana un mošanās no rīta, kad cilvēks atrodas tādā stāvoklī, kad visticamāk miesīgi māte viņu nespētu pazīt. Un šeit jau būtībā nav tā ideja, jo cilvēks vienkārši svinēšanas pēc, un šie svētki cilvēkam ir jānāk labumā, jānāk viņa veselībā, gan garīgajā, gan fiziskajā, nevis
Tā kā ķeksīši pēc. Jā, nu jau tikai, jā, kā tu saki, un būtībā tiek darīts viss, lai šis cilvēks iznīktu. Tas ir līdzīgi, kā mēs ar sporta mašīnu. Viņa ir piemērota noteiktiem apvidiem, noteiktiem ceļiem, bet mēs tagad pēkšņi gribam braukt ar viņu pa kalnainiem reljefiem un šķērsot purvu. Tas vienkārši nav iespējams, un tas noved pie sekām. Bet pastāstīja, varbūt skatītājiem, kas ir plānots šogad programmā pie tevis, ko jūs darīsiet? Jā, šogad programmā noteikti ir plānots pieturēties pie šīs galvenās idejas, ka mēs cenšamies ar dažādiem simboliskiem paņēmieniem, darbībām vai rituāliem atdarināt dažādus procesus dabā, līdzīgi kā tas bija arī senāk un arī mūsdienās. Bet pie teviem šogad būs tas lielākais ritenis, ja? Jā, mēs plānojam, mums ir tāds uzstādījums šo riteni uztaisīt ļoti lielu, ļoti iespaidīgu, un mēs centīsimies pārspēt kādas rekordus. Es pat nezinu, vai tādi rekordi kādreiz ir bijuši, bet šis ritenis varbūt, iespējams, ja viņš nebūs pats lielākais, tad viņš būs viens no lielākajiem šogad. Bet ko tu novēlētu mūsu skatītājiem, kas skatās mūsu un tomēr tuvojas svētki, ko tu viņiem gribētu pateikt? Jā, es noteikti novēlu gaidīt šos svētkus un svinēt un arī sagaidīt pēc iespējas vairāk no šiem svētkiem, jo viņi tiešām paver ļoti plašas iespējas gan savā simbolismā, kas liek mums atcerēties par noteiktām lietām, kā piemēram par to, ka mēs esam saistīti ar dabas procesiem, ka mēs esam saistīti ar dabu, ka mēs esam atkarīgi no dabas, ka mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, kuri mums ir jāmīl, kuri mums ir augsti jāvērtē, un jābūt vienotiem ar šo visu vidi kopumā, jo tā ir tā galvenā Jāņa ideja izkāpt no ikdienas dzīves konteksta, paraudzīties lietām nedaudz savādāk un arī atļauties vairāk, jo tie ir svētki, un tā kā mums ir jāpriecājas par to, ka mēs esam dzīvi, par to, ka mums ir ārkārtīgi bagāta kultūra, ka mēs varam atvest savus ārzemju draugus, ka mēs varam parādīt un izkliegt visai pasaulē, ka mums ir ko rādīt, ka mēs esam lieli un vareni. Un šie latviešu vissanākie, viskrāšņākie svētki ir, man liekas, tas vislabākais brīdis, kad to visu pateikt. Ka mēs esam, pirmkārt, ka mēs esam bagāti, ka mēs esam lepni par to, kas mums ir. Mēs ļoti bieži domājam par to, kas mums nav un kādi mēs esam pelēcīgi, bet tas viss ir mīts un tas viss ir mūsu galvās, un pienāk Jāņa, un atkal mēs par to visu aizmirstam, jo tā ir tā galvenā ideja. Tā kā es novēlu to, lai visiem būtu izdevušies svētki, un es novēlu sev un arī visiem pārējiem. Es ceru, ka nelīs lietas. Es pēdējās dienas skatos prognozes, bet parasti 21. nelīst, parasti līdz 23. Tā kā es ceru, ka abos datumos lietas nebūs un būs 20 grādu silts, un visi cilvēki būs tiešām laimīgi šajās dienās un sasniegs to, ko tiešām meklē savā sirdī, savā garā un savā ķermenī. Ko es tev pilnīgi pievienojos arī par temperatūru. Un man ļoti patīk arī tas, ko tu teici par kultūru, ka mums jālepojas ar mūsu latviešu kultūru. Un arī es novēlu visiem priecīgus svētkus, arī tiem, kas svinēs 21., 23. vai 24. Nav svarīgi. Jūs varat svinēt arī katru dienu, lai jums ir svētku sajūta, un tad ar to mēs arī atvedāmies. Tieši tā, lai tā būtu Latvija vai Āfrika vai Vācija, Īrija, visur, kur ir latvieši, visur viņi nes savu kultūru, un tā tam ir jābūt. Vai ne? Lepojamies ar to un priecīgus svētkus. Paldies tev par sarunu. Paldies tev. Atā.